Turpinot tēmu par iepakojumu pārstrādi, mēs esam ieradušies ciemos pie depozīta iepakojumu operatora. Un mans sarunu biedrs šodien būs valdes priekšsēdētājs Mikls Stūrīts. Labdien, Mik! Labdien! Sakiet, lūdzu, kādi ir galvenie ieguvumi no depozīta sistēmas Latvijā? Pats galvenais ieguvums ir tas, ka apkārt vide paliek tīrāka. Un, ja iepriekš viens no biežāk sastopamiem dabā iepakojuma veidiem bija tieši depozīta iepakojums, tad depozīta sistēma ir tāds labākais līdzeklis, lai šī iepakojuma atrašanos dabā samazinātu līdz minimumam. Un, pēc pirmā vairāk jau kā gada darbības mēs varam teikt, ka tas arī ir ļoti lielā mērā arī izdevies. Ja. To ir pamanījuši gan paši cilvēki, gan paši mēs, gan arī, piemēram, tādas organizācijas kā Zero Waste Latvija, kas beidz dažādus auditus vienā un tajā pašā vietā vairāk gadu garumā. Ja. Piemēram, pagājušo gadu septembrī Vecāku Pludmalē konstatēja ļoti mazu daudzumu depozītu iepakojumu. Ja. Un pirmajā vietā izvirzījās tādi, diemžēl gan tādi iepakojumi, pat ne iepakojumi veidi, bet atkrituma veidi, kā cigarešu izsmēķi, piemēram. Ja. Un, protams, tas arī labi parāda, ka depozīta sistēma neatrisina pilnīgi visas problēmas, bet ar lielu daļu problēmu tā tomēr tiek galā. Sakiet, kāda ir tā nākotnes vīzija un tas redzējums un arī tie plāni attiecībā uz iepakojumu dažādošanu, ko varēs nodot pārstrādai? Tas princips, kas nosaka, kas ir ietverts depozīta sistēmā, tad pamatprincips ir, ka tie ir iepakojuma veidi, kurus cilvēki ar lielāku varbūtību patērē ārpus saviem mājokļiem. Un tieši tāpēc arī dzērieni ir tas, ar ko sāk. Un īstenībā ļoti daudz valsts arī neplāno turpināt. Ja. Kā būs Latvijā, to mēs redzēsim, jo tas ir likumdevēja jautājums. Ja. Jo te vienmēr arī runājot par šo te ir jāsaprot, kur tad būs tā robeža. Ja, jo no otras puses otra galējība būtu, ka mēs pilnīgi visus savus atkritumus tad nesam uz veikalu, mēģinam kaut kādā veidā tur nodot, ieviešam depozīta sistēmu pilnīgi visam, ja, kas varētu būt arī nesamērīgi dārgi, jo ir iepakojumi veidi, kuru atgriešana vai kuru pārstrāde ir ļoti dārgs process. Jā, tas arī saistīts ar dažādām smakām, piemēram, arī antihigieniskām lietām, jo, piemēram, piena produkti, kas daudz no vienas puses tik ļoti interesē, bet, piena produkti, kā zināms, tad, kad viņi netiek izskaloti, ka tur ir dažādas paliekas, jā, tad tas izraisa ļoti stipras smakas. Jā. Kas ir tie galvenie izaicinājumi, ko jūs ikdienā saskaraties? Droši vien ieviešanas periodā vis tāds lielākais izaicinājums jau ir šī pārmaiņu vadība un ieviešana un visiem depozīta sistēmā iesaistītajiem, sākot no dzērienu ražotājiem, beidzot ar mums patērētājiem, ja, tad likt šai sistēmai noticēt. Tas gan ir jāsaka, ir izdevies, bet šis periods bija tāds izaicinājumiem bagāts, jo kas bija šo sistēmu pieņēma uzreiz un bija gatavi darīt un parādīt, ka viņu uzņēmums, vai tas ir dzērienu ražotājs, vai tas ir dzērienu importētājs, vai arī dzērienu tirgotājs, kas ir veikals, ka viņš ir gatavs būt zaļš ne tikai lozungos, mārketinga bukletos, bet arī darbos, jo tie ir papildus darbi, papildus izmaiņas, kas ir jādara. Tad, savukārt daļa bija tāda skeptiskāka, jāsaka, palēm mazākā daļa, bet jau arī es teiktu, ka jau ir absolūti lielākā daļa ir jau depozīta sistēmu pieņēmuši, un es domāju, ka nevarētu arī savu ikdienu jau iedomāties, un es domāju, ka to arī rāda aptaujas 93% mājsaimniecību Latvijā izmantoja depozīta sistēmu pagājušā gada beigās, un ja tagad depozīta sistēmas nebūtu, es domāju, ka būtu ļoti liels sajukums, jo cilvēks saprot, ka tā ir vērtība. Un tas arī bija tas, kas bija jāpierāda. Ka iepakojums nav atkritums, no kura ir jādistancējās, kurš ir jāizmet, kaut kur jāprok, bet tas ir resurs, kuru var izmantot vai no otrreizējai pārstrādē, vai arī var uzpildīt no jauna, un izmazgājot. Un Latvija ar to arī ir īpaši, ka ir diezgan liels šis atkārtot uzpildāmo iepakojumu īpatsvars. Rīgas doma plāno ielu tirzniecības saistošajos noteikumos iekļaut punktu, kas paredz depozīta glāžu izmantošanu ielu tirzniecībā lielajos pasākumos, sākot jau ar 2024. gada janvāri. Tas attieksies gan uz siltajiem, gan uz augstajiem dzērieniem. Un, starp citu, Rīga nav pirmā pilsēta, kas domā par milzīgo atkritumu apjomu samazināšanu pēc lielajiem pasākumiem. Piemēram, Tallinā jau šī gada vasarā stāsies spēkā aizliegums izmantot gan dzērieniem, gan ēdieniem vienreiz lietojamos traukus lielu pasākumu laikā. Kas būtu jūsu ieteikums vai novēlējums uzņēmumiem, kas šobrīd strādā pie jaunu iepakojumu izstrādes? Ir viens tāds arī aspekts, kas kādā depozīta sistēma veicina
tāda iepakojuma nonākšana tirgū, kas ir viegli pārstrādājams. Ja? Tātad, jo iepakojumi mēdz būt dažādi, gan efektīvi, un es negribētu teikt vidē draudzīgi, jo vidē draudzīgs nav īsti neviens iepakojums līdz galam, bet pārstrādē draudzīgi, ja? Un aprits ekonomikai draudzīgi. Ja? Tad tie ir tādi, kas ir gatavoti no materiāliem, kurus var neierobežot reižu skaitu pārstrādāt, piemēram, alumīnija buņģis, ja? Jo tur nav nekādā veidā fizikāli vai ķīmiski alumīnijas nedegradējās un viņi var pārkausēt ar vien jaunās buņģās. Bet, piemēram, tāds iepakojumi, ja nereti ir pa laimi nav liels apjoms, bet ir iepakojumi veidi, kas ir tādi pietiekami eksotiski, kur dažādi mārketinga nolūkos tiek vēl ietīt, piemēram, stikla pudeli vēl papīrā un vēl būt vēlreiz plastikātā, ja, lai viņš būtu atšķirīgs. Un te parādās ļoti dažādas jau problēmas ar šo iepakojumu, gan pieņemt aromātos, ja, gan pēc tam pārstrādāt, jo tas ir kaut kāds neliela apjoma izņēmums, kura dēļ, protams, ka nevar visus procesus pārkārtot. Ja. Un tas sadārdzina šo lietu, ja, un tādēļ labāk, ka šādi iepakojumi nav.